Sveiki, skatītāji! Tikko pirms dažām dienām ir stājušies spēkā grozījumi Somijas likumdošanā. Un Somija ir noteikusi aizliegumu Krievijas pilsoņiem darījuma ceļā iegūt īpašumā nekustamo īpašumu. Jau ilgstoši Somijā pastāvēja tāda kārtība, ka īpašumu iegūt varēja, bet bija nepieciešams katrā gadījumā atsevišķs lēmums. Krievijas pilsoņi diezgan intensīvi, varētu teikt, pirka nekustamos īpašumus, bet tagad tas ir aizliegts darījuma ceļā. Bet kā ir Baltijā un kā ir Latvijā? Piemēram, Lietuva šādas ierobežojumus jau ir noteikusi 23. gadā. Latvija šobrīd ļoti strauji, ļoti ātri tiek pieņemts nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likums, kas paredz ierobežojums gan Krievijas, gan arī Baltkrievijas fiziskajām un juridiskajām personām. Ar zināmiem ierobežojumiem attiecībā uz juridiskajām personām, bet par to noteikti būs vēl diskusijas 3. lasījumā. Bet kāpēc? Kāpēc ir šādi ierobežojumi? Un jāsaka, numur viens arguments ir valsts drošība. Ka tad, ja ārvalstnieki iegūst, īpaši noteiktos reģionos, bet kopumā šobrīd pastāv viedoklis, ka ka vairāk nav jāizskata individuāli katrs gadījums, bet ir jānosaka šāds ierobežojums kopumā. Tā piemēram, likumprojekta anotācijā ir noteikts, ka nav iespējams un nepieciešams vērtēt katras personas gadījumu individuāli, jo konkrētajā situācijā un faktiskajos apstākļos tas nesasniegtu leģitīmo mērķi līdzvērtīgā kvalitātē. Valsts un sabiedrības drošības un demokrātiskās valsts iekārtas aizsardzība šajos apstākļos ir tik būtiska, ka tā prevelē par nepieciešamību veikt katra gadījuma individuālu izvērtējumu. Tad lūk, tas, ko arī Saeimā, ja palasat Saeimas sēžu stenogrammas, tad opozīcija saka, jā, bet vai tiešām visiem Krievijas pilsoņiem jānosaka šādi ierobežojumi? Jo attiecībā uz tām personām, kuras iegūst termiņu uzturēšanās atļaujas, vai ir kādas repatriācijas programmas dalībnieki, kāpēc viņiem būtu jānosaka līdzvērtīgs aizliegums kā visām citām personām? Tas ir visā visumā politisks lēmums, ļoti nopietni, jo ir apdraudējums valstiskai drošībai, un valsts drošības apdraudējums ir absolūti visā pasaulē numur viens ierobežojums, kādēļ tiek ierobežots atsevišķos gadījumos, atsevišķās situācijās ārvalstniekiem tiesības iegūt nekustamo īpašumu. Varat noskatīties video vienu manā video auditorijā, kur es uzskaitu, precīzāk analizēju, kādi vispār ir argumentācija, kāpēc tiek ierobežot starptautiskie darījumi, tātad ārvalstnieku tiesības iegūt īpašumu kādā valstī. Un numur viens ir valsts drošība. Un arī, vai tas nesamazinās investīcijas, jo kādreiz tieši Krievijas pilsoņi bija, kā jūs atceraties, termiņu uzturēšanās atļauju ziedu laikos, kas ilga līdz 2014. gada 3. ceturksnim. Pamatpircēji bija Krievijas, Ukrainas, Ķīnas pilsoņi, arī citu postsociālistisko valstu pilsoņi. Tad lūk, šīs personas turpmāk tiks vispār izslēgts no tirgus. Kāpēc? Tāpēc, ka potenciāli tas var radīt apdraudējumu valstī. Un arī šobrīd, vēl pirms 3. lasījuma, ir vairākas personas, Krievijas pilsoņi, iesnieguši savus iesniegumus ar lūgumu tomēr pārskatīt normu, kā piemēram kāds Aleksandrs raksta, ka vēršās ar lūgumu pirms 3. lasījuma mainīt savu viedokli Saeimai. Viņš raksta, ka viņš ir Latvijas rezidents repatriācijas programmas ietvaros. Un kopā ar savu sievu viņš ir izgājis valsts drošības dienesta pārbaudi un pirms 2 gadiem iegūst repatriānta statusu. Pašlaik
raksta Aleksandrs, mēs apsveram iespēju iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā. Tad, lūk, pieņemot šādu likumu tādā, kā tas ir paredzēts šobrīd, arī šādām personām, nosauksim tā, labajiem Krievijas pilsoņiem, arī tiktu liektas iespējas iegūt nekustamo īpašumu. Tas ir diskutabls jautājums. Pieļauju arī, ka komentāros man kāds varētu kaut ko vienu vai otru viedokli aizstāvošu uzrakstīt. Redzēsim, kāds būs trešais lasījums. Šobrīd izskatās, ka Aleksandram iespēja tikt pie nekustama īpašuma tiks liekta. Skatīsimies, kāds būs jaunais likums. Visu labu, tiekamies!